Sveiki! Čau! Evo tev uz otru pusi, tev uz otru pusi. Čau, brālī, čau! Čau! Jā, jā. Tu filmē? Jā. Nu, pasaka kaut ko, tagad pasaka kaut ko tādu, kas, es nezinu, lai tev nav kauns vairāk. Āģi, mums ir pīts, jā, viņš parādīs, kas kā jāiet. Šita papakši, jā? Jā, labi. Puterē. Viss sabrālīt. Čau, kā jūties? Aiziet. Kur mums jāiet ar meču? Jūs ejat uz interviju, varētu? Varētu. Tagad, jā. Cik pasākums? Mēs ejam uz studiju. Labi. Kādu interviju? Nezinu. Vilhelms augšā vada livestream. Īstenātais ir Vilhelms. Jā, viss skaidrs, jautājumu nav. Kas zina Vilhelmu? Vilhelms šobrīd strādā Getiņā, filmē intervijas, tikko redzēja livestreamā, Kreisais krasts intervējās. Saprotu, ka Kreisais krasts uzstāsies. Kaut kas jādara, jā? Tīma Abra Jens saka, ka mēs esam Tīma Abra. Tā ir taisnība. Mēs esam arī Tīmas brīvrunu batls, bet šodien mēs esam Tīma Abra. Tas ir Eda vārdi. Vilku piemini, vilks klāt. Jenots dzīve, atskaņas. Kas vēl? Kāda vēl bija bloga? Dzīve kā Jenota. Dzīve kā Jenota. Sveicienu visiem Jenotu sekotājiem YouTube. Piesakojiet, spiediet, subscribe. Labi, tad pasaka vienu teikumu, kas raksturo Jenotu. Tev nebūs jāaizskatīt. Artūrs Jenots, nu nav nekā. Paldies tev, paldies. Man ļoti patīk tavs jaunais raidījums. Paldies. Es daudz smējos. Tas ir labi. Tas ir svarīgākais. Mēs varam planšetīti dabūt, lūdzu. Planšetīti. Reku turējam. Ok, tā. Taisam tāpat. Visi ir ieradušies šeit, kārtējo reizi gadā mēs šeit tiekamies uz šitī fantastisku pasākumu. Dīvaini, ka Eds ir žūrijā, tas kaut kas nepieredzēts. Dīvaini, ka te ir arī milzīgs kails. Kūtas aplis, visi kūtas ģimeni ir šeit, visi vienkārši kaipo, visi vienkārši šādās atliek tikai uzlikt ģenti. Mums arī šogad neatkarīgi no rezultātiem, tad ir svarīgi, ja mēs reāli šogad ejāsim that's something, mēs ejam uz to. Tagad īstais hip-hops skanēs. Četri naiki mani makā, vēl vienu vainu. Trīs čona kastis bārā, vēl vienu vainu. Divas krūzes mani blakām, vēl vienu vainu. Viens mixtapes šauni ārā, vēl... Laiks sāk pasākumu, mēs pietavojamies apsvērts, jau aizvāc visu sasakojušos kūlimos no skatu, ja kolizēja šajā gadījumā. Un var jau redzēt DJ reakcijā, ka viņš jau lēnām jau sāk griezt to plācu nos. Un es ceru, ka būs ir pēdējās iespējas atskaņos, jo diezgan zīmīgi jau. Stealth!
visu laiku tu man neredzi. Tu man mājas? Jā. Dēļas laiks, Paldies! Paldies tev par video, gan par Cyphera video apskatu, gan par batlu. Paldies par pasākumu. Nebūtu pasākums, nebūtu jātājs. Grūti, ka ir tāds, ka kāds var to panelizēt un iedot tālāk. Jā. Mēs šobrīd strādājam pie tā, lai mēs to varētu darīt kvalitatīvāk, jo es nevaru pieaicināt cilvēkus, paintervēt, mēs šobrīd strādājam. Ja tev vajag tur palīdzību, Vajag uztaisīt tā tikšanās. Krepkens, jūs jau viņu zināt, piesubscribojat. Krepken, ātrās domas, kā tev patīk battles? Man ļoti patīk battles, es apmēt visu apras kurci, viņš zaudē. Tas nozīmē, ka man būs jāpērk vēl no viņu, jo viņam nav naudas vairs. Tas arī viss, tā visa man analīze. Yeah, boy. Hot, no? Golī, es jau tādā triciklī esmu, tas bija tik fucking satraucies. Es pat sēdēju, kā fucking būs, bet jāliek pārdomas šitas. Jā, likās, ja apras tīks tālāk. Jā, piedod, domājāt, es teicu, ka es to likšu. Tas kūntas, šis ir tas kūntas aplis, kas pie vēl? Izstāsti, kā pagaid saruztaisīšu vienu. We want the funk! We want the funk! We want the funk! We want the funk! Kur ir tavs vidējais pirksts, kāpēc nerādās kamerai priekšā? Kauns, jā, caur meiteni izspēlēs, jā, vot gan vīrietis skaitās. Tie vīrieši, par ko mēs mūsdienās runājam, jā? Sējam vienkārši un ieņemam sēdvietas, jo skaidrs, ka visiem nebūs, kur sēdēt. Jā, varbūt. Jā, mums šajiem? Ejam, un viņi jau zina. Tad, kad mēs sarunājam, ka mēs gaidīsim, mēs domājam, ka mēs iesim, jā? Nu, pieņemsim, jā. Varam arī pēc tādas loģikas vadīties. Ja jūs šito džeku nezināt, jūs viņu visticamāk arī nezināt, jo viņš vienmēr ir maskējies. Ja jūs šito džeku nezināt, tad tu vispār neko nezini. Tu neesi bijis ZZ čempions. Tu neesi bijis arēnā Rīga. Tu neesi bijis arēnā Rīga ZZ čempionātā, tu šito džeku nezini. Tas fucking, es vispār nezinu, visu, ko tu dari, vienkārši viņš pieskarās akmenim. Sako mani Facebookā. Es nesakoju Zeltiņam, Zeltiņš sako mani. Ok, būs labi. Bļaļ, elpoju. Šitās uzstāšanās skrāpē elpoju. Nevarēja saprast, vai tev ir, ka tas ir, nu tā jābūt, tas ir stage tricks, arī neaizmirstu, bet stils. Nedariet tā vairāk, bļaļ. Kāds dūms, tad čau. Davai, pīs. Čau. Visā šajā jātaisā tradu vīru. Evo, vispār true story. True story, bro. Čau. Un tagad es to huļāvu saucu pa savu dzīvi. Zināju, ka tas bija tas džeks, tas cāls, kas pienāca klāt. Jānis Gaveik. Jānis Gaveik cep garšīgākās pizzas Rīgā un ir labākais maskots Latvijā. Izstāst, ko es nenofilmēju. Kroč, pastāstīšu joku. Mēs atbraucam uz laboratorijas ezīt visi, pasēdēt pēc batlu, visi kopā. Mēs jau slēdzam riteņus, izskrien C&E, tur viss pilns un viss slēdzās ciet un abort, tur reāli, nu tipā, abort mission. Fuck, tas taču krēja joku. Viņš kancelējam misiju, tu nokatoja, kancelējam misiju un braucam citur, un mēs jau sākam domāt, ko citur. Iznāk mūsu draugi, Jā, šitie mūsu draugi, kas iznāk. Iznāk mūsu draugi tā, kur jūs ejam, tur viss pilns? Mēs jau sabildījām galds un paņēmām dzērienus un tad pakienot. Atnāk ienot un tirš. Tad pienāk tāds bomārs, nu ko negaidījāt, ka maizīt izcepš, sāk vilkt biks nost. Vienkārši, bļā, kluci liek uz stūra šitien te. Viņš nolika to klaipu. Nu, tādu vecu smirdīgu kluci ar tādām skripiņām, bļā. Anču anekdotas. 2018. gads mums ir atnesis ļoti daudz, tā skaitā anču anekdotas. Vai tas ir labi vai slikti, to redzēsim tikai nākotnē. Kāpēc visi pamet Līvi? Iesim uzdot Līvai jautājumu. Komandas jaunkundze jau, man jums ir svarīgs jautājums, kāpēc jūs visi pamet? Un paldies par atbildi, mēs dodamies tālāk. Man sauc Līva un viss man pamet pa dzīvi. Nu ko, brīvrunu svētki ir beigušies. Mēs dodamies mājās. Mazliet
mazāk kuplā sastāvā, bet joprojām dodamies mājās, ceļš mūs svēt vienmēr tur. Un bija fantastisks pasākums, bija daudz visādi pārsteigumi, bija interesanti, ir visādas pārdomas, redzēs, vai par to būs atskaņas. Bet, jā, bija forši, man liekas, diezgan pozitīvi diena. Tā, spriedzes pilni, es esmu emocionāli izmētāts šodien no vienas laivas uz citu laivu, un dažām no tām laivām bija tāda cauruma, ka šļācās ūdens iekšā, un es reāli grimu savās emocijās, un es biju tā kā uz adatām, un es varēju sēdēt un blakus rādīt, ak, Dievs, man ir, paskaties zosāda, nu tā, ka pilnīgi bija crazy, bet jā, diezgan forši beidzās. Kā jums? Šautauts. Vai arī, nu, beidzot uz to brīvrunu Stafu un citējot Lermontovs šūtauts. Cerams, nekad nebūs. Tā kā šautauts visiem un tiekamies jau citos video. Tad vai YouTube, peace out, vienmēr subscript, iečakojiet Abras stuff, iečakojiet Aņas stuff. Iedomājieties, viņi abi divi raksta. So, what's up with that? Tātad, mazie plagi, jā. Abru jūs varat atrast Facebookā zem @idusabra. Tur ir viss jaunais stuffs. Vecais stuffs, varat atrast arī viņu vidējais stuffs, varat atrast viņu, kas tā ir skola, pirmsskola bērndārs, tas ir pirmsskolas stuff, varat atrast sākums skolas stuff, dzīves skolas, kručs, vairāk skolas stuff. Savukārt Aņu jūs varat atrast savukārt Facebookā zem, tev ir @Anita Reina? Jā. Reina vai Reina? Reina, Anita, Reina. Jā, reāli ļoti labi, man liekas, ļoti labi izdarīt. Jā, ilgi domāju? Kāds brītiņš bija? Kamēr akceptēja, tas varētu būt. Nu, lūk, Aņa raksta, tā kā varat iečakot staftu, man liekas, arī tur ir pat vidu ieliec kaut kādu fragmentiņu vai pārdomas vai kaut ko. Katrā ziņā, lai ko viņi arī tur nelikt, viņi parāda to, kā viņi raksta. Un es arī te esmu parkojis mašīnu. Lai vai kā. Jā, tas arī laikam plagu laiks ir beidzies. Laikam nav nekas cits, ko ieplagot. Man iznāca... Neviens neredz, ka šis ir, jūs pārkāpjat, es iedošu jums kameru. Shit. Mēs redzam jenotu savā dabīgajā vidē. Rāpjās pāri kaut kur. Aiziet. Garas kājas vienmēr nodara dzīvē. Šobrīd esam ritīgi nelegās lietas daram un kāpjam pāri žogiem, kur nevar. Es tev varu atzvanīt, tūlīt mēs būsim pie mašīnas. Cik mēs pieklājīgi pārkāp pāri sētē, bet zālītē nekāpjam. Nomaldumi. Aņa dūlā. Tu esam par kura? Nu, es tev atbalstīšu. Tu darīsi. Aiziet, pasties viņš. Aiziet. Mēs to izdarījām, what the fuck? Ja mēs jau atkal to izdarījām. Tagad gan mēs beidzām. Ai, šautauts pīsiņš jau.